Sveiki visiem un visiem, kas mūs skatīsies un skatās un klausās un jebkā citādāk mūs aizsniedz. Šodien mēs visas 4 parunāsim par komandas kočingu, par mūsu pieredzi, kā mums gāja būvējot šo mūsu brīnišķīgo komandu, gribas teikt, un kā mēs kā komanda realizējām projektu. Pastāstīsim gan par projektu, kas tas īsti ir, un pastāstīsim, kā mums gāja kā komandai. Centīsimies iekļauties stundā. Un es domāju, pirms mēs ejam tālāk, pavisam īsi mēs varētu ar sevi iepazīstināt. Jana. Mans vārds ir Jana Zeltiņa, un ar coachingu esmu saistīta gandrīz jau 3 gadus. Tiekos ar cilvēkiem gan individuāli, gan piedalos dažādos projektos, un šobrīd kopā ar jums, dāmas, apgūstu komandu coachingu. Arī padziļināt, nu jau, jā. Jā, mani sauc Kristīna Vanaga. Es strādāju uzņēmumā par personāla daļas vadītāju, vadu un attīstu savu komandu 5 cilvēku sastāvā un, protams, palīdzu arī citām uzņēmumu komandām būt spēcīgām un paskatīties uz sevi kā uz tādu kopēju veselumu un, protams, darot tā, lai viņas būtu produktīvākas un efektīvākas. Man coachings ir dzīslās. Cik jauki. Tā, mani sauc Ieva Pelše un pamatā nodarbojos ar izaugsmes veicināšanu sportā. Strādāju profesionāliem sportistiem, ar treneriem, komandām, arī jauniešiem. Tajā pašā laikā ļoti patīk arī ik pa laikam tajā atgriezties live coachingā un paņemt kādu, kas nav saistīts ar sportu. Un mani sauc Anna Jūdre. Coachingā esmu gadus 5, ja nemaldos. Strādāju individuāli, strādāju arī kā darbinieku panākumu vadītāji, kur arī ir ļoti daudz coachinga elementi manā ikdienā. Redzu arī, kā coachings ietekmē ģimenes dzīvi un bērnu domāšanu, bērnu izpausmes iespējas, man liekas, coachings atbalsta. Un tagad kopā ar brīnišķīgām dāmām mācamies padziļināt jau komandu coachingu. Un līdz ar to tas arī ir mūsu projekts. Pastāstīt vairāk par komandu coachingu un parādīt jums, kā tad īsti notiek tā komandas veidošanas. Kam ir jāiziet cauri, kas ir brīžam sāpīgi, brīžam interesanti, bet galu galā var sasniegt labus rezultātus. Un, ja mēs tā skatāmies un klausamies, kāpēc mums vispār vajadzētu par šo stāstīt? Es domāju, lielākajai daļai ir tā, ka saejot kopā darba vietās, mēs tiekam ielikti cilvēku barā, apsveicu, jūs esat komanda, lūdzu sniedziet labu, perfektu sniegumu. Sportā ir tieši tāpatās. Treneris saliek kopā cilvēkus, kas ir sportisti, un lūdzu performējiet perfekti. Tur vēl sarežģītāk, bet ir vēl sarežģītāk, bet ja mēs tā skatāmies, tā pa lielam, mēs esam ielikti kopā ar cilvēkiem, ar kuriem varbūt tās mēs neesam brīvprātīgi paši piekrituši, gribam būt kopā. Un visi grib šo labo sniegumu. Jā, un es domāju, ka skatītājiem un klausītājiem es ļoti ceru, ka mēs iedosim tādu perspektīvu, kā komandu coachinga process var palīdzēt katrā no mums būt, teiksim tā, tai sastāvdaļai komandā un tiešām, lai šīs komandas būtu produktīvas, rezultatīvas, uz panākumiem vērstas. Un, protams, komandā strādājot, mūsu galvenais mērķis ir šī sadarbība. Jā. Un caur šo sadarbību mēs varam tikai un vienīgi skatīties kā uz tādu iegūmu kopējā rezultātā. Tā arī sākās mūsu stāsts. Mēs aizgājām uz advanced coachinga mācībām. Un tur bija daudz cilvēki. Citi tādi, ko varbūt kaut kad redzēti, citi varbūt bišķi vairāk redzēti, citi tādi, pirmoreiz tādu cilvēku redzu, prieks iepazīties. Un, protams, kā jau labās mācībās, arī šajās mācībās ir ļoti maza teorijas daļa un ir ļoti daudz prakses. Un vienā no praksēm mūs saliek kopā un pasaka, apsveicu, šī ir jūsu komanda, ar ko jums kopā turpmāko 2 mēnešu laikā ir jārada projekts. Un lūk, mēs esam. Jā, tieši tā, kad mums iedod to teoriju, man gribētos teikt, ka ir ko apgūt,
bet tajā pašā laikā tas pats tiek izdzīvots uz mums. Un tas ir ļoti neatsverama pieredze, kad mēs tiešām izejam cauri visām tām fāzēm, kā veidojas komanda. Mēs vēlāk pieskarsimies, minēsim tās fāzes, kā veidojas komanda, bet tas ir ļoti vērtīgi, ka mums sanāca izbaudīt. Un īstenībā šis ir mūsu tā kā mājas darbs vai projekts, respektīvi. Un tad mēs šobrīd realizējam savu projektu mācību ietvaros. Nu jā, patiesībā tā ir. Mēs katrs nākam no savas vides, mums katrai tā sava pieredze, pārliecības, priekšstati. Un, protams, mēs ļoti esam atšķirīgs. Ja? Un strādājot komandā, ir ļoti svarīgi strādāt un vienoties par kādu kopēju mērķi, saskaņot, pārliecināties, ka viens vai otrs ir sapratis. Un tikai tad, kad ik viens komandas biedrs jūtas saprasts, iekļauts, tikai tā var kopēju rezultātu sasniegt. Un mūsu komandā arī sanāca tā, kā sanāca. Esam saliktas kopā, tādas, kādas esam saliktas kopā. Un, lai arī mēs visas esam kočas un mums visām ir atvērta domāšana, bet mēs saprotam, ka realitāte, esot kopā, darbojoties kopā, mēs katra tomēr darbojamies savādāk. Viens skrien, viens lēnāk, vienam vajag vairāk padomāt, vienam vajag, mēs ilgi vēl domāsim. Un tas mūs aizved līdz tādai domāšanas paterniem, mūsu rīcības paterniem, metaprogrammām, kas varbūt tās pēc vārda ir pēc būtības ir ļoti sarežģīts vārds, bet realitātē viņš izpaužās ļoti saprotami. Mēs izpaužam visi viņas kaut kādā veidā, mazāk vai vairāk. Un tas arī parādīja mūsu komandā, kā mēs reaģējam, kā mēs izpaužam, kā mēs runājam. Un, ja es pastos uz sevi tā pavisam īsi, tad, piemēram, man ir ļoti svarīga tā procedūra, kad es zinu, kas notiks, kas nenotiks, kā ir jādara, kā nav jādara. Man vajag instrukcijas. Pirms tam esmu bijusi 10 gadus kā jurista, un līdz ar to tādi priekšraksti man ir ļoti svarīgi. Bet ar coachinga palīdzību pēdējo 5 gadu laikā es jau orientējos vairāk uz tādām iespējām, ļaujos vaļībām lielākām. Un tas arī parādījās mūsu savstarpējā sadarbībā, kad mēs esam pavisam citādākas katra, atšķiramies ar kaut ko. Nu jā, un patiesībā tad, ja rodas kaut kādas nesaskaņas vai domstarpības komandā, manuprāt, tas nav nekas traks, jā, tas nav pasaules gals. Manuprāt, tieši tā lēnām pamazām iepazīstot tik vienu komandas biedru un iepazīstot un zinot par viņa metaprogrammām, mums daudz vieglāk otru ir pieņemt. Jā. Un patiesībā mums nevajag otru ielikt kaut kādā rāmī, jā, jo, kā tu minēji, Anna, jā, mēs katrs esam savādāks. Jā, es, piemēram, esmu ļoti dinamiska, un es zinu savā laikā, kad es vēl nebiju mācījusies coachingu, man bija ļoti, ļoti grūti ar lēniem cilvēkiem. Es laiku domāju, kāpēc viņš tik lēnu, kāpēc viņš nesteidzās. Jā. Bet patiesībā tieši ātriem cilvēkiem ir vieglāk nedaudz piebremzēt un teiksim tā, pagaidīt, uztaisīt pauzi, lai tie lēnie varētu panākt. Ja? Bet tiem lēnākajiem, reflektīvākiem cilvēkiem ir daudz grūtāk to ātro dinamiku, ja? to tempu dabūt. Ja? Jā, kolēģis, man gribās iestrpināt varbūt vairāk par metaprogrammām, jo vārds metaprogramma varētu, piemēram, kādiem IT speciālistiem likties pavisam kaut kas cits, nekā mēs šeit savā, mums tas liekas pašsaprotams, tad varbūt skatītājiem ļoti vienkāršiem vārdiem runājot, tas ir tādas kā, kognitīvas struktūras, kas nosaka to, kādas būs tendences domāt vai rīkoties. Piemēram, kādam ir svarīga tā kā, iekšējā reference, vienam ārēja un, piemēram, metaprogrammas ļoti palīdz mums kā kočiem veidot, pielāgot sesiju, lai viņa būtu maksimāli efektīva pašam klientam. Un es zinu, ka Jana, tu varētu mums pastāstīt vairāk par metaprogrammām. Kā jau jūs meitenes minējāt, ka metaprogrammas ir kā tāds svešvārds, bet tas ir mūsu domāšanas veids, kā mēs uztveram pasauli, kā mēs katrs to redzam caur savu savādāko prizmu. Un mēs būtībā saprotam, ka mēs katrs esam atšķirīgi, jā, bet šo atšķirību visvairāk mēs pamanām, kad sanākam kopā un sāks kaut kāda mijiedarbība ar cilvēkiem. Un šī mijiedarbības procesā, teiksim, man tad sāks tāda iekšēja rīvēšanās, kā es domāju kaut kā savādāk, es kaut kā neiedaros, rīkojos savādāk, ko darīt. Un arī mūsu komandas darbā es pamanīju šīs visas nosauktās manas pazīmes, kad es kaut kā atšķiros, ka kaut kā
ar mani viss ir kārtībā. To, tā kā mēs kā koči zinām, par to es arī pastāstīšu tālāk, bet ar mani viss ir kārtībā, un es esmu tieši unikāla ar šo savu atšķirīgo, bet tā iekšējā sajūta joprojām tā kā ir savādāka. Un tad mēs forši izdomājām uztaisīt katru par sevi šo metaprogrammas karti un salikām kopā, un tas tā kā uzskatām parādīja tās konkrēti mūsu atšķirības, un tur mēs, kā jau jūs minējāt, bija tas proaktīvais vai reflektīvais, kad es vai esmu tāda, vairāk man vajag padomāt, pirms es dodu atbildi, vai es esmu tāds proaktīvais cilvēks un eju un rīkojos, vai atkal uz procedūrām vērsts, kā Anna ir svarīgāk, vai atkal mums bija citām tieši iespējas, ka mēs skatāmies iespējas, vai mūsu virza tādas lietas, mūsu darbību virzā uz mērķi mēs ejam, vai tieši no kaut kā mēģinam izvairīties, lai aiziet uz savu mērķi, ja? Tā ļoti dažādi. Un man ļoti norezonēja iekšējā un ārējā reference, kad es pamanīju pēc mūsu karšu analīzes, ka jums visām ir šī iekšējā reference, ka jums ir ļoti ok, jūs pieņemat kaut kādu lēmumu, akceptējat to, un jums ir ar sevi ok. Man savukārt ir izteikta ārējā reference, ka man ir svarīgi tā kā citu cilvēku akcepts, kad jā, tas ir ok, ko tu dari, un arī mūsu komandas darbā tā kā notiek tas komandas darbs, un es redzu, ka visiem ir ok, bet man vajag tā kā visu laiku, jā, Jāna, tavas idejas ir ok, tu tiec akceptēta. Un kamēr mēs neizgājām šīm metaprogrammām cauri, neuztaisījām šo redzamo tā kā karti, jā, tad man tas tā kā trigerēja, bet pēc tam sapratu, jā, tas tā vienkārši ir. Un interesanti, ka tas nav ne labi, ne slikti, kad mēs vienkārši esam atšķirīgs, un tas ir tā mūsu unikalitāte, un tas ir baigi forši, jo no tā arī veidojās tas komandas spēks, kad ir tā atšķirība. Un, protams, ar šīm metaprogrammām, ar šo pasaules redzējumu mēs arī varam strādāt, kad, ja mūs kaut kas neapmierina pašām sevi, kā man šī ārējā reference, viņa grib mainīt, bet es esmu sapratusi, ka man viņa joprojām ir svarīga, ja man process ir svešs, tad man vajag to ārējo referenci. Ja es esmu apguvusi un iegājusi jau tā kā kaut kādās lietās, un tad man tas nav tik svarīgi, es esmu ok ar sevi. Un, jā, kā jau minēju, to visu ir iespējams mainīt, vai nu pašam, ja tas traucē, vai arī dzīve piespiež, teiksim, man darbā vai kaut kādās aktivitātēs ir nepieciešamība kļūt no reflektīva uz proaktīvu, ja, tad, protams, es darbā ar sevi to visu varu darīt. Un tas nenozīmē, ka es mainos kodolā. Iespējams, ka kodolā es joprojām visdrīzāk palieku tas reflektīvais cilvēks. Savukārt ārējā pasaule mani redz kā šo proaktīvo, jo tas ir darbs ar sevi un es viņu pamazām mainu. Es varbūt gribētu piebilst vēl to, ka mums varbūt, tā kā mēs esam to mācījušās, mēs tā kā varējām par sevi tā uzrakstīt, bet ja cilvēks nav ar to saskāries, viņš bieži vien nezina, kāds viņam ir tā tendence, kā reaģēt. Un tad viņš varbūt uzzina tikai tad, ja viņam atgriež. Vai arī ja viņš padziļināti tad iet mācās un pēta. Un vēl, ko es gribēju pateikt, ka ir to, ko tu minēji, ļoti svarīgi komandu vadītājiem, un kā Kristīna tu minēji, cik svarīgi ir komandu vadītājiem pārzināt tās metaprogrammas, cik ļoti tās atvieglo darbu. Piemēram, arī, kā ir HR? Personāla vadītājs. Piemēram, ja viņš pieņem darbā cilvēku, kuru vajag, farmācijas kompānijā, piemēram, ļoti strikti kaut kā pieturēties pie protokola, bet pēc profila vai metaprogrammas cilvēks ir ārkārtīgi vērsts uz iespējām, kur viņam vajag radīt radošumu, un tad viņu apsēdina tādā rutīnas darbā, un viņam varētu būt ļoti grūti to īstenot, viņš pats beigās būs nelaimīgs, un tā tas neaizies. Savukārt, ja viņš ir procedūra cilvēks, tad iespējams tas būs viņa labākais darbs dzīvē. Un tādu piemēru var pielāgot dažādās situācijās, cik svarīgi ir, lai piemērots tas mūsu darbs, tā mūsu metaprogrammā. Tendencēm vismaz. Bet īstenībā ir arī tāda lieta, ka ne tikai metaprogrammas ietekmē to iekšējo komunikācijas veidu pašā komandā, pat vārdi ir tie, kas ietekmē komandas noskaņojumu, komandas garu. Man patīk, es kā pateicu to vārdu, tā cilvēki sakustās, jo mums bija ļoti interesanta komanda. Metaprogrammas ir viens, otrs ir vārdi, kas arī mūsos raisa kaut kādas sajūtas. Mēs viņu interpretējam dažādi. Viņi ir dažādas noskaņas, kas mums nāk līdzi konkrētajam vārdam. Un mums komandā
bija ļoti interesanta situācija ar pavisam vienu parastu vārdu, kas īstenībā ir parasts vārds. Bet realitātē mums bija interesanti. Ieva, pastāsti. Jā, es pastāstīšu, jo no šī, man liekas, te daudz par ko runāt no šīs situācijas. Tātad mums bija tāds moments, kad mums vajadzēja apspriest, kāda ir vērtība vai nozīme tam projektam, ko mēs radām, jo ir svarīgi, lai sakrīt vērtības komandā, lai ir tā motivācija, kaut kāds vienojošais elements. Un tad mēs tā kā, teiksim tā, brainstormingojām, prāta vētra bija. Un tad es stāstu par to, cik man ļoti, kas man ļoti iedvesmo, kas man tur, es stāstu, un tad es skatos uz visām, varbūt nedaudz, un es kaut kā pamanu, ka man ir tā, neuztur, varbūt vismaz daži, bet es neko tā kā tajā brīdī, man droši vien bija jārēģē, kā mēs pēc tam izspriedām, bet es vienkārši stāstīju, bet es pastāstīju, un tad mēs tālāk virzījāmies tālāk. Un kopumā bija tā, ka manis teikto to, kas man šausmīgi iedvesmoja, viena komandas biedrene vispār necik nenolasīja, jo izrādījās, ka bija vārds, ar kurš viņai emocionāli sastījās ar pavisam kaut ko citu. Tas bija tieši tik emocionāli. un varbūt tu padalīsies, kā tas cilvēks, par ko Ieva saka, tas esmu es, jā. Patiesībā, jā, tad, kad Ieva minēja, ka jā, mēs tagad sveši cilvēki kopā satikušies, radīsim kaut ko jaunu, es sapratu, ka man tas vārds sveši rada tiešām tādas negatīvas sajūtas. Un ne jau tāpēc, ka viņa tiešām bija tā domājusi, un tā vietā, lai es viņai pajautātu, Klau, Ieva, ko tu ar šo vārdu domāji, ja? Es turpināju cepties, un es pat pamanīju tajā brīdī, kad Ieva minēja kaut kādas idejas, vai teiksim, meitenes daram tā, man iekšēji kaut kā atturēja, un es saprotu, ka es pilnīgi iekšēji noraidu to tevis teikto, ja? Un patiesībā, kas mūs varbūt atgriez atpakaļ realitātē, bija tas vārds, ka mēs sapratām, ka vārds coachings ir tas, kas mūs visus vieno, ja? Ka mums nevis kā komandai tā ir vērtība, bet arī individuāli. Ja? Un šeit ir ļoti, ļoti būtiski tiešām izprast, ko vārds sveši nozīmē, jo priekš manis, piemēram, nevēlt ir izteiciens, mēs kļūstam sveši, atsvešinamies. Tas nozīmē, ka mums nekā kopīga nav. Un tieši šis vārds man kaut kā to visu tajā brīdī norizonēja, ja? Un jā, varbūt tad Ieva izstāsti tu. Es par tādu teicienu nezināju. Man svešs ir normāls apzīmējums mazpazīstamam cilvēkam īsāk pateikt. Tā kā vienkārši nepazīstami cilvēki sanāca kopā un radīja. Man tas liekas absolūti iedvesmojoši, ka īstā laika vienībā tu radi kaut ko ļoti vērtīgu. Lūk, tātad man šis vārds bija pilnīgi normāls. Janai bija viņš ir neitrāls, kā mēs pēc tam izrunājām, un Annai bija līdzīgi kā man. Man arī, jā, tas liekas riktīgi forši. Jā. Pilnīgi nepazīstami cilvēki. Jā, radīt kaut ko forši kopā. Bet ar šo mēs varam pateikt to, cik svarīgi ir vairākas lietas. Viens ir saprast to, ka vārda nozīme tiešām var būt ar dažādu emocionālu nokrāsu. Un, ja jūs pamanat komandas biedriem kaut kādas reakcijas, ir svarīgi jautāt, pirmkārt, kā tu to saprati. Sevišķi ir kaut kādi svarīgi noteikumi vai lēmumi jāpieņem, ja, tad noteikti var pārliecināties, jo tiešām interpretēt var ļoti dažādi. Un te bija tāds absolūti vienkārša situācija, viens vārds un tas nav. Jā, bet varbūt es piemetināšu, Ieva, ka ne tikai tas, kurš vada šo procesu, vai nevis tas, kurš runā, uzņemas atbildību, bet uzņemas arī atbildību tas, kurš varbūt ir pārpratis, vai viņam ir jāpārliecinās, vai viņš ir sapratis pareizi. Ja? Tā kā atbildība ir abās pusēs, tas ir ļoti būtiski. Jā, un kaut ko gribēju vēl minēt šajā sakrā. Par to, ka vēl arī tāds piemērs, piemēram, ja mēs abas būtu noklusējušas, vai dzīvē jau tā arī notiek, tādas mazas lietiņas noklusē, un tad varbūt kādā citā situācijā atkal tiek noklusēts, un tad beigās var, tā teikt, izcelties konflikts uz līdzenas vietas, tikai tāpēc, ka visu laiku ir sakrājušies kaut kādas mazās lietas, kas kuram kaut kādā veidā neapmierina ar kaut ko. Tāpēc, jā, komunikācija ir absolūti atslēga daudzām lietām. Un es domāju, ja mēs runājam par komunikāciju, mēs varam arī parunāt par vēl vienu komunikācijas aspektu, kas mūsu komandā arī ļoti spēcīgi izpaudās. Tas bija, ja mēs vienojamies, ka mēs esam atklātas, mēs esam atklātas. Un mums bija gadījums, kur atklātība atnāca vēlāk, bet viņa atnāca. Un bija situācija, jā, kur mēs visas normāli strādājam, ģenerējam idejas, bet kad gaisā ir kaut kas, kas
kas netiek pateikts, un mēs viņu jūtam, viņš tur ir, bet mēs nezinām, kas tas ir. Jā, es domāju, šis ir, kur tu varētu pastāstīt vairāk. Mūsu komandas darba paša iesākuma, kur mēs vēl vispār runājām par to, pie kādas idejas mēs strādāsim, un bišķiņ tā kā bremzējām, kas varētu būt šī ideja, un telpā bija vairākas komandas, un mēs visas likām savas idejas uz flipchart papīriem lielajiem, un es pamanīju, ka vienai komandai vārds spēle. Nezinu, kādā sakarībā tas bija, vai kā ideja, vai kas, bet man viņš tā ļoti nurunāja, super, lieliska ideja. Un tāda pēkšņi arī mūsu komandā parādās šis vārds spēle, un manī sākas tāds iekšējais dialogs. Tā super, forša ideja, man tas ļoti, ļoti uzrunā. Taču tas ir tā kā blakus komandai jau kaut kas, ko es redzējusi. Savukārt, tas cilvēks, kas šo ideju pateica, visdrīzāk to nezina, ka tas ir blakus komandai, un spēles var būt dažādas, ja? Un teikt vai neteikt to savai komandai. Un, protams, ja es sevī kaut ko maļu, kaut ko noklusēju, nepasaku, tad es neesmu produktīva, un tas izpaužās uz āru. Un tobrīd bija ļoti labs coach mūsu komandai, kas pamanīja šo manējo neiesaistīšanos vai kaut kādas veida citu izpausmi, un pavaicāja, kas ar mani notiek. Un, jā, tad es visu šo izstāstīju. Un mēs komandas starpā izrunājām, sapratām, ka tas mūs nekādi tā kā neietekmē, kad spēles, kā jau minēju, var būt dažādas, un mēs veiksmīgi un forši varējām doties tālāk. Bet tas bija tāds moments, kad bija svarīgi izrunāt. Protams, tā bija arī mana atbildība, varbūt pateikt, tobrīd es nepateicu, bet tad, kad tas tiek izrunāts un komandas biedri uzklausa, un es esmu sadzirdēta, tas noteikti tāds moments, kad mani vairs nekas netur kaut kādā tādā saspringumā, es varu piedalīties un normāli iet tālāk šī darbā. Jā, man arī liekas, es kā coach tajā reizē, un kad var just, kad kaut kas ir, bet es jau nevaru nevienu ar varu piespiest saki, kas ir, un cik tā ir atbildība uz abām pusēm. Kad es kā indivīds esmu gatavs dalīties ar sevi, pastāstīt, ko es zinu, ko es nezinu, kas attiecas, it īpaši, ja tas attiecās uz visu komandu. Jā, tā kā man liekas, ka bija tajā reizē ļoti grūti, bet tad, kad tu pateici, tas bija vienkārši tāds, beidzot. Jā, es piekrītu. Man te gribās pieminēt arī to milzīgo nozīmi, kāda ir drošas vides radīšanai. Jā. Jo mums varbūt tas ir coachingā pašsaprotami, un mums tas dabīgi sanāk, bet principā dzīvē jau tā nav visur, un citreiz ir diezgan autoritāras pieejas, un tajā brīdī var pazaudēt svarīgu darbinieku ar tādu pieeju, kas neļauj viņam atvērties vai izrunāt, un tad šīs mazās lietiņas sakrājās, un tā produktivitāte nekad nebūs tāda, kāda viņam potenciāli varētu būt. Un te, manuprāt, varētu būt kā palīgs arī tādam pašam, katram pa sevi sapratni, kad ar mani jau viss ir kārtībā. Un tas, kā mēs visi zinām, ir coachingā tāda zvaigzne, kas attiecās pilnīgi uz visiem cilvēkiem. Viņai ir 5 stari, un pirmais ir par to, kad ar mani viss ir kārtībā. Lai kāda es arī būtu, es esmu tieši tāda, kāda es esmu, un tas ir ok. Un, protams, ka katrs mēs darbojamies caur savu tādu pozitīvo nolūku, kad, ja mēs kaut ko darām, tad tas ir mans pozitīvais nolūks. Un es atrodu labākās izvēles iespējas, ar ko šo nolūku es realizēju. Un katram cilvēkam, arī man, ir visi nepieciešamie resursi, lai atrisinātu jebkuru situāciju, kas manā dzīvē rodas. Vienkārši ir jāatrod, kas tas ir. Un 5. stars ir par to, kad, ja mēs dzīvojam, darbojamies, pat ja nedarbojamies, tad tāpat tās notiek izmaiņas, un tas ir atkarīgs, vai mēs tās izmaiņas kaut kā ietekmējam, vai tās izmaiņas notiek bez mums. Un tā ir tā atbildība, kas mums katram ir jāuzņemās. Un ļoti būtiski tas ir tieši komandas darbā, kad nevis sēdēt un noklusēt un kā partizānam nepiedalīties, bet likt kārtas galdā un būt produktīvam. Un ja mani kaut kas trigerē, ja man kaut kas nav skaidrs, un ja es to nepasaku, tas velkās līdzi, un to nevar nepamanīt. Un savukārt nevienmēr jāgaida, kad man pajautās coach vai komandas biedri pamanīs, ka ar man kaut kas nav kārtībā, un ja es to pasaku, esmu pietiekami atbildīga un arī pati eju un saku šīs savas lietas, tad
izrunājot, uzklausot, noteikti tiek stiprināts arī šis komandas gars, komandas attiecības un iegūst tikai visa komanda. Nu jā, kā Jānis saka, patiesībā tā ir, kad mums komandas darbā ir jāiekļauj ikvienu. Ja, un ikvienam ir tie nepieciešamie resursi. Un patiesībā 2 ļoti svarīgi atslēgas vārdi ir būt klātesošam un piederošam. Ja. Un patiesībā tā ir, kad mēs paskatāmies uz savu komandas biedru kā uz tādu unikālu, ja, kurš var sniegt to pienesumu kopējam rezultātam. Un tikai tad, kad cilvēks pats apzinās, ka viņš sniedz šo rezultātu, ja, tad tas gandarījums ir nav tikai, ka kāds to ir izdarījis, bet es arī esmu sniedzis to pienesumu tajā kopējā rezultātā. Un pat tādā brīdī, ja es esmu tas, kas ir bijis tādā klusētājiem partizānu lomā, ja, un kad es iznesu to savējo sāpi vai bažas uz āru, un es tieku iekļauta tādā komandā un akceptēta, tad tas vēl tādā dubultā dod to gandarījumu, kad es vēlos būt piederīga, es esmu šeit un es darbojos, jā. Tas ir dubults ieguvums. Ja, man liekas, šeit var arī apskatīties no tāda rakursa, ka, piemēram, ir vieglāk savā ziņā strādāt ar līdzīgiem, kas ir līdzīgās tajās metaprogrammās, kas ir patīk, bet īstenībā priekš tā projekta bieži vien tas, ka jūs esat atšķirīgi, tieši tas rada to lielo vērtību, kad ir dažādi skatu punkti un dažādi risinājumi. Tā kā labāks rezultāts ir iespējams. Anna, man liekas, ka mēs gribējām varbūt pastāstam par kā veidojas komanda īsumā. Jā, jo gribu iedrošināt tas, kas viss ar mums notika, tas bija jau priekšrakstīts, ka tas tā notiks. Jo ir komanda, lai izveidotos par komandu, ir jāiziet cauri vairākām fāzēm. Un tas, kas ar mums notika, mēs vienkārši ļoti skaisti gājām visām fāzēm cauri. Un pirmā fāze, kas mums ir, tā ir, ja mēs tā ļoti vispārīgi vienkārši runājam par šo komandas izveidošanos, pirmā ir forming, jeb veidošanās fāze, kur mēs sanākam kopā, visas 4 esam jaukas, smaidīgas, mājam ar galvu un jā, laba doma, kāda varbūt tās jau uzreiz, tā kā pasaka, man šī ideja nevisai, bet mēs esam tādas ļoti pieklājīgas, atturīgas un visādi citādi piekrītošas, bet kaut kādā brīdī tas tā piekrišana sāk nerezonēt ar mani pašu, un sākam mēs parādīt arī kaut kādus radziņus, asumiņus, cita to parāda tā, cita atkal vairāk noslēdzās un ieiet sevī. Diskomforts rodas. Tas nav dabīgi. Jā, vienkārši jūti atšķirības, kas bišķīti tā kā. Kaut kas mums te nav labi, bet it kā viss ir labi, bet kaut kas nav labi. Ir, kad ienāk kaut kas liels starp mums, un viņš ir ar mums, mēs viņu neredzam. Bet tas ir ar mums, apsveicu, tas arī ir pilnīgi ok. Tā ir storming fāze, kuras laikā tiešām notiek tāda viesuļvētra, var teikt, iekšā komandā, kad katrs parāda to savu dabu, katrs parāda, kad rekur ir kaut kāda nesaskaņas, es klusēšu, vai es uzbrukšu, vai kaut kā tam līdzīgi. Konflikti bieži vien šajā fāzē, kas ir normāli un pat vēlami. Jā, nav konflikts, tad kas jūs pa komandā? Varbūt ne tik brutāli, bet pēc būtības, vajag izrīvēties, lai forši tiktu nākamajā fāzē, kas ir normalizēšanās fāze, kur mēs saprotam, man ir jārunā, man ir jāieklausās, mums ir jābūt visām kopā, mums ir jāatrod tas kopīgais, uz ko mēs ejam, un tad no tās normalizēšanās fāzes, kur mēs katrs esam atraduši savu vietu, saprotam, kā mēs izpaužamies paši, kā izpaužās mūsu komandas biedri, tad mēs sākam performēt, rādīt sniegumu un ar vien labāku sniegumu, līdz mēs tiekam uz Ievas, ko mēs tiekam? Uz augstu sasniegumu? Jā, uz augstu sasniegumu. Jā, uz to spēju darboties. Sasniegums, ko komanda var sniegt. Jā, un tad ir vēl tā, kad ir atšķirības starp to, ka komandu, komanda var būt vienkārši laba komanda, labi strādājoša, vai ļoti labi strādājoša komanda, tad, kad tiek varbūt ņemtas vērā šīs mazās lietas, par ko mēs jau iepriekš runājām, ka tas var sniegt vēl lielākus un labākus rezultātus. Un man arī liekas, ka mūsu komandai ļoti labi tas vienojošais elements, lai mēs varētu ar vien labāk un labāk to rezultātu sniegt. Protams, tas bija coachings, tādā, ja mēs skatāmies tas ir coachings, kas, lielais pamats globālais, tas ir tas coachings, un tai pašā laikā bija arī tādas mazās lietas, piemēram, ka mēs runājam, kāda ir vērtība mūsu projektam, ko mēs gribam
lai tas, kas rada, kāds, kas paliek. Mēs runājam, kad atstāja pēdas. Un visas, tad pēdas ir tas, ko mēs gribam atstāt aiz mūsu projekta. Un otrs vārds, kas arī, man liekas, mums tā ļoti labi saveda kopā, bija, kad, lai arī cik mēs būtu atšķirīgas, mēs kā puzlīti saliekamies kopā, jo puzlē gabaliņi arī nav visi vienādi. Tur vienam bedrīte, vienam uz āru, un viņi tiešām ļoti labi sajiet kopā un tādā veidā izveido to lielo bildi. Un man tieši, lai iekļautos šajā puzlē, kā mazam puzles gabaliņam, bija ļoti svarīgi saprast, kas ir tā man lielākā vērtība. Un man bija vērtīgi par sevi tādu atklāsmi atrast, kad man ir ļoti svarīgs šis process, kam mēs ejam tieši cauri kā komanda, kad tas mērķis var būt dažāds. Bet tieši tas, kā mēs viņam izejam cauri, kādu pieredzi gūstam, ka tas ir tā lielākā vērtība, kas paliek ar katru no mums. Caur to mēs esam arī vislielākās tādas ieguvējas un, kā mēs minējām, kad ir šīs nesaskaņas konflikti, un ja tas tiek konstruktīvi risināts, ja mēs to spējam izrunāt, spējam viena otru uzklausīt un tā kā saprast, iejusties otra ādā un pieņemt to otru cilvēku, ar visu to atšķirīgo, kas viņam ir, tad tas jau veido to viskaistāko starp mums un to komandas garu un tās attiecības stiprina. Jo kas zina, kas vēl būs nākotnē starp mums, Mēs esam tā ļoti raiti izgājuši cauri tiem galvenajiem punktiem, kam mēs bijām gatavojušies, bet gan coachinga sesijām, gan mūsu podkastam, gan vispār coachingā kā tādās piederās klāt radīt vērtību ne tikai citiem, bet arī saskatīt to vērtību, ko mēs esam radījuši sev. Ieva. Labi, tad es pāriešu uz tādu sadaļu, ko sauc par, ja varam tā teikt, pārunām vai apspriedi pēc notikuma. Šis instruments ir ļoti vērtīgs jebkurā komandā strādājot, tā kā ik pa laikam apstāties un apspriesties, kas notiek. Jo bieži vien tādos momentos rodas vislielākā vērtība. Vai arī kaut kādas jaunas idejas, kaut kas, kas vēl vairāk uzlabo komandas kopējo darbu. Es jūs aicināšu tātad šādu mazu apspriedīti aizvadīt šobrīd, un es gribu jums pajautāt, ko jūsuprāt mēs šodien radījām? Kādi ir mūsu rezultāti šim podkastam? Lūdzu, Anna. Jā, es domāju, pirmkārt, mēs radījām to, ko gribējām radīt. Tas vien jau, kad, lai arī mums bija daudz idejas, 8, ja nemaldos, tādas, ko mēs varējām paņemt, izkristalizējam, ka tas būs podcasts. Un te nu mēs esam, te nu mēs sēžam. Un mēs arī atstājam, mēs gribējām atstāt pēdas, mēs atstājām pēdas. Mēs runājam, ka mēs kā puzles gabaliņi esam, mēs kur katra salika savu to artaviņu ielika, un mums tā bilde ir izveidojusies tā, kā mēs esam radījuši gan paliekošu, gan priekš mums kā komandas, kur mēs parādījām sevi kā komandu. Es gribētu teikt, ka mēs atstājām tādu paliekošu rezultātu šobrīd, lai arī kāds tas būtu, ar kādu rezultātu izvērtīsies tālāk šie soļi, bet mēs jau esam kaut ko radījuši, un tas paliks katrā ziņā ar mums, arī šī pieredze un process, kam mēs šobrīd ejam cauri. Un droši vien, ka jums arī, bet tā ir atkal jauna pieredze, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga jums visām, kad mums šis ir izdevies un ka mēs šodien realizējam. Jā, ņemot vērā, ka viena no manām metaprogrammām ir tiešām ļoti, ļoti palīdzēt citiem, un es ļoti ceru, ka šis mūsu, teiksim tā, plānotais podcasts tiešām iedos kādu papildus tādu triks un tips, ko mūsu klausītāji vai skatītāji ņems vērā, tiešām formējot savas komandas, strādāt ar savām komandām. Kāda jūsuprāt bija atmosfēra šodien? Manuprāt, viegla un tāda jauka. Jo mēs, kā arī mums tā sajūta pirms mūsu podkāsta ieraksta bija, kad mēs vēlamies vienu otru atbalstīt un būt tādā vieglumā. Un man ir sajūta, ka mums tas izdevās. Jā, pilnīgi man Jāna izrāva vārdus no mutes, ka tiešām vienu otru atbalstīt. Tas patiesībā bija šis mans nodoms nākot, teiksim, sēžot pie šī galda, ka vienalga, kā mums notiks, bet mēs vienu otru atbalstīsim. Ja, tas ir ļoti, ļoti forši, ka tiešām no 4 svešiem cilvēkiem mēs esam kļuvuši par daudz, daudz tuvākām.
Un man arī liekas, ka mēs tādas svinīgas, tā, ka tiešām no tā flipchārta, ko mēs tur uzzīmējām, mēs kur sēžam studijā, mēs pārunājam, un tas arī man liekas, tā. Tas nav noslēgums vēl, bet tas ir tas, tā kā pats pīķītis augšā, un tiešām tā sajūta, vismaz man ir tāda ļoti pacilāta, svinīga, kad, wow, no 4 svešiem ir rezultāts. Tev varbūt, jā. Mans viedoklis? Tā atmosfēra. Man liekas, ka ņemot vērā to, ka mēs principā neviena no mums neesam pieredzējuši šādās podkāstos vispār piedalīties, sanāk savā ziņā mēs bijām tā kā, es nezinu, neprofesionāli, bet tā pašā laikā mēs esam profesionāli tajā, ko mēs darām. Un tad, es nezinu, man liekas, viss bija ok, ka mēs tā tīri cilvēcīgi pastāstījām saviem vārdiem, droši vien es konkrēti tur vairākas reizes, droši vien nepārāk latviski pareizi visu, zin, ka, tā ir pieredze. Tā ir mūsu pieredze, un tas arī paliks internetā ar visām tādām lietiņām. Tā. Labi, vēl tad es jums pajautāšu, ko jūs iemācījāties no šodienas? Elpot. Cik interesanti. Jā. Iemācījos, jau pirmkārt, man liekas, ka tas, kad uzticēties, lai arī man sanāca kavēt bišķīt. Lai arī man nepatiktu kavēt, es uzticējos, ka es atnākšu, mani neviens nenoliņšos. Es zināju, ka viss notiks tāpatās vislabākajā veidā, kā vien var notikt. Un, piemēram, tad man tā sajūta ir tāda, kad viss ir noticis, pat varbūt vēl labāk, kā es esmu domājis, ka notiks. Tā kā tāda uzticēšanās sev, jums, apstākļiem un visam. Jā, ko es iemācījos? Iemācījos pirmo reizi, teiksim tā, klausītājiem un skatītājiem nodot savu redzējumu par coachingu. Man ļoti patīk, kā Ieva teica, mēs neesam profesionāli šajā jomā, bet mēs esam nedaudz profesionālāki nekā vidējais latvietis varbūt coaching jomā. Ja? Un vēl, ko es iemācījos, ka patiesībā vārdam svešs nemaz nav tāda nozīme, kā varbūt sākumā man likās. Jā? Arī tiešām tas svešais nevienmēr ir ar tādu negatīvu nokrāsu. Jā? Svešais ir tas, kurš var būt par ļoti tuvu cilvēku patiesībā, radot kaut ko kopīgu foršu. Jā? Man arī jāatbild, ja? Jā. Ko es iemācījos? Daudzas tās tehniskās mazās lietas, pirmkārt, kā vispār šis notiek, tas ir jauna pieredze un noderīgs, kaut kāds atkal jauns kaut kas. Un, ko es iemācījos, īstenībā tas, ko es jau minēju pirms tam, kad par to, kad ir vieglāk strādāt ar līdzīgiem, bet beigās tā vērtība ir, es, piemēram, šajā procesā visā esmu pamanījis to, ka man tiešām ļoti pirmoreiz dzīvē ir iepaticies strādāt ar pilnīgi dažādiem, tā kā pretējiem cilvēkiem no manis, jo es redzu rezultātam pievienoto vērtību. Un laika gaitā jau tu iemācies respektēt vai zināt tās kaut kādas atšķirības, un tu viņas pieņem kā plusu, nevis kā mīnusu. Jā, tas ir tas, ko es tā kā kopumā. Lūk, un tad pēdējais ir kaut kas tāds, ko es jums gribēju vaicāt, bet es sajūtu to jau iepriekšējā atbildē. Es gribēju jums vaicāt, kur mēs bijām tā kā uz viena viļņa šodien, kur bija tādas sinhronitātes, kas var notikt augsti performējošā komandā? Man nāk uzreiz, tāpēc es uzreiz šauju vaļā. Patiesībā, man liekas, coachingā viena no ļoti, ļoti svarīgām lietām ir klausīties. Manuprāt, vadot podcastu 4 cilvēkiem, vienalga, vai tur ir scenārijs vai nav, ir ļoti, ļoti svarīgi klausīties un veidot šo sarunu vai dialogu, balstoties to, ko tavs komandas biedrs ir teicis. Ja? Tas varbūt ir tāds, kas man paliek tā kā, ko es paņemu sev kabatā pēc šīs mūsu tikšanās. Es tikai pievienojos Kristīnai, jā. Lai arī mums ir scenārijs, viņš vairs nav. Viņam mēs kaut kā nesakojam. Protams, mēs saglabājam to struktūru, ko mēs esam gribējuši, bet mēs harmoniski vienu otru papildinam, un tas nav ar varu jāvelk ārā. Mums tiešām ļoti dabīgi sanāk. Es vēl gribēju piebilst, ka es jūtu, ka mēs esam tā kā uz viena viļņa, kad tā mūsu enerģija ir tāda papildinoša, kad mēs nevis katra par sevi, jā, tas vairs sen nav, jo, jā, kad sākumā mēs to komandu sākām veidot un bija tas atšķirīgais un varbūt neiedarās vai kā, bet šobrīd tas ir tāds kaut kas vesels, tāds kopums, jā, un tāda ļoti skaista, feina sajūta,
ir tā kopējā enerģija, tā telpa, ko mēs kopā radām, un tad visā ir tā klausīšanās, atbalsts. Jā, paldies jums. Es piekrītu. Tas, ko mēs radām, tas ir tāds kā kaut kas, kas iepriekš nebija, un tagad tas ir pilnīgi tā kā sajūtams, nezinu, negluži taustāms, bet faktiski jau arī savā ziņā taustāms pēc šī ieraksta. Tā, labi, dāmas, tad es gribētu droši vien, ka mēs varam noslēgt pamazām šo podcastu un varbūt atgādināt, par ko mēs šodien runājām, un tad beigās arī nosvinēsim. Mums ir vizuālais materiāls, ja, ko mēs parādām, ka tās atslēgas tā kā lietas, ko mēs šodien esam izrunājušas, ir cik svarīgas ir metaprogrammas un saprast, ka tās katram ir atšķirīgas un pieņemt ar to atšķirīgo, kāda mēs katrs esam un cik tas burvīgi var parādīties tieši komandas darbā, ja, ka šis atšķirīgais veido to savādāk nekā, ja sanāk kopā vienādi domājoši cilvēki. Tad ir šīs komandas veidošanās fāzes, kur ir forši, ja mēs visam izjām cauri tā konstruktīvi, nevis paslaukot zem galda, bet tiešām iebraucot līdz piedurknēm iekšā un izbaudot. Konflikta nozīme, droša vide. Jā. Kas mums labi. Tās vērtības saprast, ka katram ir, kas ir kopējās, kas katram savas un tās akceptēt. Un arī šo noslēgumā pārunu fāzi iekļaut jebkuras komandas darbā, kad ne tikai komandai sanāk kopā un izstrādāt šo projektu vai jebkādu darbu ikdienas, bet katrs šī darbiņa vai projekta noslēgumā apkopot, kas ir bijis vērtīgākais, kas sanācis vislabāk, ko citreiz savādāk varbūt šis debriefings, jā, ka tā ir ļoti, ļoti liela vērtība, kas stiprina komandu, veido stiprākas attiecības. Un īstenībā coachings jau nav tikai par runāšanu, nav tikai par jušanu. Es sajūtos, man likās, manas pārdomas, tur ir arī īstenībā darbības. Jo coachings ar kliku runāšanu, tur ir jābūt arī kaut kādai mazai darbībai, vismaz mazai. Un arī mūsu šim te projektam, jā, es saku, mēs šobrīd esam tajā augstākajā punktā, man liekas, bet pēc tam arī pēc podkāsta mums vēl seko darbības, ko mēs izdarīsim, kas mums ir jāizdara, kaut vai tas vien, kad šo visu vēl vajadzēs arī augšuplādēt. Un tas arī ir, kad reālajā dzīvē aiz šīs ieraksta studijas durvīm arī tām komandām neaizmirst, kad ir arī jādara kaut kas vēl mērķa labā. Bet mēs zinām, kas mums ir palicis izdarīt, sagaidīt video augšuplādēt, lai varam nodot jau tālāk. Un tad nākamais ir tas skaistākais solis, kas ir svinības. Parasti coaching sesijās tas nav tā, kā izdarīsim mēs, bet es teicu, ka mums ir vismaz man ir tāds svinīgs noskaņojums, tāds pacelāts noskaņojums, un man liekas, ka mums ļoti piestāvētu skaisti saskandināt kaut ko bezalkoholisku. Jā, un es gribētu pateikt, ka ikdienā tiešām darba vidē šī svinēšana izpaliek, un tā ir tik ļoti būtiska sastāvdaļa no tā kopējā procesa, lai cilvēki tiešām reflektētu, atcerētos par foršām lietām, ko viņi ir izdarījuši, ne tikai par to procesu, bet arī pašās beigās neaizmirst, vismaz, teiksim tā, saskandināt šīs glāzes, nevienmēr tādā klasiskā veidā. Es gribētu teikt par vērtību, veidot komandu, par to, ka komandas var būt riktīgi patīkamas, foršas kopā, ja ir kaut kāda zināma, varbūt zināšanas vai piepūlē tiešām izveidot to. Un, jaudīgas. Un lai sanāk svinēt. Un nebaidīties iet procesos iekšā. Jā. Zin. No tā. Brīnišķīgi. Paldies!